Un kā tad reklamēt savus pakalpojumus vai savas kaut kādas preces, nerunājot par kaut kādām tādām specifiskām digitālā mārketinga pieejām. Protams, arī reklāma ir viens veids, kā jūs to varat darīt, bet ir arī daudz dažādi citi veidi, kā jūs varat reklamēt savu produktu, savu preci vai pakalpojumu, ja esat izlēmis attīstīt kādu no iepriekš minētajām vai kādu citu iespēju. Un kādi tad ir tie veidi? Tātad no bezmaksas veidiem, kas ir pieejami, kas arī nereti atsevišķās nozarēs strādā tiešām ļoti labi, ir piemēram Facebook grupas un Facebook Marketplace. Runājot par grupām, ir daudz dažādas specifiskākas grupas, piemēram, ja mēs runājam par dekorēšanu vai kaut kādām rotām, kaut kādiem kroņiem, to var likt, piemēram, kāzu grupās. Ir vairākas kāzu grupas Latvijā, kur pakalpojumu sniedzēja vai preču pārdevēja piedāvā savu produktu. Tāpat jūs varat arī izvietot informāciju dažādās pērcpārdot grupās. Piemēram, Valmierā mums ir kaut kādas 10 nepilnas pērcpārdot grupas, kur arī aktīvi var likt šos te savus produktus un piedāvāt iegādāties. Un tas neprasa nekādu finansiālu ieguldījumu, tik cik vienīgi tavu laiku. Un tas pats ir arī ar Facebook Marketplace. Arī tur tātad var izvietot gan pakalpojumus, gan arī preces un reklamēt tos bez maksas jau plašākām auditorijām. Tāpat, protams, ir arī kaut kādi tādi specifiskāki mārketinga kanāli, kaut kādi sociālie mēdīji, kur jau ar kaut kādām mārketinga stratēģijām var attīstīties vairāk. Un viens no tiem ir, piemēram, TikTok. Tātad TikTok arī tu vari ar atbilstošiem hashtagiem, jeb tēmturiem, ar atbilstošiem tekstiņiem, ar atbilstošiem āķiem piesaistīt attiecīgās mērķa auditorijas uzmanību. Nu, piemēram, ja tu piedāvā kaut kādu pakalpojumu, piemēram, Valmierā, tad tu vienmēr vari tajā TikTok video sākumā izcelt to, kas tad ir tas pakalpojums, un ka tu viņu piedāvā tieši Valmierā. Tātad ar laiku tārgetējot šo te Valmieras auditoriju. Un to pēc tam arī statistikās vari apskatīt, no kurām pilsētām tevi skatās vairāk cilvēku. Tā kā TikToks arī viennozīmīgi ir labs veids, kā to darīt, bet jāņem vērā, ka vislabāk tas strādās, ja tu būsi gatavs reklamēt arī sevi pats, rādīt savu seju, rādīt savus darba procesus, kaut kādus rezultātus pirms, pēc, vai vēl kaut kādas citas nianses. Tāpat, protams, var arī izmantot standarta tos sociālos mēdījus kā Facebook un Instagram, bet es teiktu, Instagram būtu mazliet sekundārāks, bet primāri tiešām Facebook lapa, jo tomēr Facebooks ir populārākais sociālais mēdījis un arī parasti maksāt spējīgās auditorijas diezgan aktīvi izmanto tieši Facebooku. Protams, atšķirībā no tā darbības virziena arī Instagrams noteikti varētu strādāt labi, ceļšķi uz kaut kādām tādām skaistākām lietām, dekorēšanas vai kaut kādi darinājumi ar rokām. Bet, ja, piemēram, tu izdomā kārči ar kaut kādu aparātiņu, tad iespējams, visticamāk, tas Instagrams būs sekundārs, bet Facebook lapā gan tu noteikti vari likt šo informāciju, cenas, rezultātus pirms, pēc, dažādus piemērus foto un video veidā. Tāpat jau par nelielu samaksu tu vari izvietot arī sludinājumus SSA, ja ir kāda atbilstoša kategorija, kur tu to savu produktu vari tajā SSA ielikt. Bet, jebkurā gadījumā, tas ir daudz lētāk nekā tur laist kaut kādas Facebook reklāmas vai Google reklāmas. Lētāk būs ielikt SSA, un ceļš, ja esi tajā sākuma posmā, sākuma punktā, tad vari apsvērt arī šo kanālu, bet, protams, izvērtēt atkal, kas tad ir tavs darbības virziens. Tāpat, ja ir kaut kādas tehniskās prasmes un esi gatavs to apgūt, vari arī uztaisīt savu mājaslapu, kas palīdzēs tev sasniegt cilvēkus Google, tad, kad viņi meklēs kaut kādu konkrētu preci vai pakalpojumu kaut kādā konkrētā vietā, piemēram, dekorāciju noma Valmierā. Mums šobrīd arī ir procesā mājaslapa, tātad, lai cilvēki mūs var atrast ne tikai sociālajos mēdījos, bet arī Google. Ir gan tā, ka Google meklējot, viņš nereti arī parāda Facebook lapas vai citu sociālo mēdīju profilus, bet, protams, ideālā variantā tev būs arī mājaslapa, kur tu vari vairāk aprakstīt par to tavu produktu, ko tu piedāvā, atkal cenas, kaut kādas citas nianses, ko svarīgi klientiem zināt. Tad, protams, jau pieminētā sponsorētā reklāma pamatā droši vien Facebookā, bet arī atsevišķos gadījumos tā var būt Google. Atkal paņemsim, piemēram, kaut kādus kronīšus, ko tu varētu taisīt līgavām un šīm te līgavu māsām.
Un Facebookā reklāmā ir ļoti forša auditorija, cilvēki, kas ieinteresēti kāzās, kas ieinteresēti tur kaut kādos kāzu atribūtos, laulību gradzenos, kāzu kleitās, vai vienkārši, kas ir sadarinājušies pēdējā laikā, balstoties uz šiem Facebook datiem. Tātad arī ar šādu auditoriju tu vari strādāt, jau samaksāt par to sponsorēto reklāmiņu, lai cilvēks parāda to tavu piedāvājumu konkrēti šai mērķa auditorijai. Bet tas, protams, jau atkal būs tāds finansiāls ieguldījums. Es uzskatu, ka sākumā mierīgi var sākt ar tām bezmaksas iespējām, Facebook grupas, Facebook marketplace, ja sanāk, tad TikTok, noteikti arī Facebook lapa. Mājaslapa, principā, uztaisīt arī neprasa lielus ieguldījumus, tik cik kaut kāds ikmēneša abonements tur, kura ir, bet jebkurā gadījumā tās ir visas tādas diezgan lētas vai pat bezmaksas iespējas. Ja tev jau ir kaut kādi finansiāli līdzekļi vai tu esi atpelnījis no tā sava produkta kaut ko, tad vari arī apsvērt, jau ieviest kaut kādas sponsorētās reklāmas. Un tad, kad tu redzi, ka tev tas viss attīstās, tev ir klienti, ir pieprasījums, tad jau tu vari domāt arī par nopietnākām sociālo mediju un mārketinga stratēģijām. Nopietnāk sāk strādāt ar savu mājaslapu, sāk strādāt pie mājaslapas SEO, par ko vairāk būs sadaļā tieši SEO zem digitālā mārketinga. Vari strādāt nopietnāk ar tiem sociālajiem mēdījiem, taisīt biežāku saturu, taisīt kvalitatīvāku saturu, veidot vairāk video un tā tālāk. Bet, principā, sākuma posmā ir dažādi veidi un iespējas, kā tu tiešām arī bez samaksas vari reklamēt savus produktus, vienalga, vai tas ir kaut kāds pakalpojums, vai tā ir kaut kāda prece, vai tas ir kaut kas pašdarināts, vai tas ir kaut kas, ko tu vari piedāvāt, piemēram, skapīšus salabot vai mēbeles kaut kur aizvest. Tātad tu vari sākt ar šiem te bezmaksas kanāliem. Tad tas šajā prezentācijā arī viss. Paldies par uzmanību, un tad jau tiekamies nākamajās. Tā!